mēģinām šitā. Paklāja mazgāšana Somijā ir sena tradīcija, kas ir ne tikai praktiska nodarbe, bet arī kopīga laika pavadīšana un labi iedaras latviskā nometnē čaklajiem latviešiem ar priežu ziepēm izmazgājot visus Loimas tautas skolas paklājus. Dzejas darbnīcā jaunieši šogad pirmoreiz veidoja zīnu, kas ir autora paša publicēts neliela formāta žurnāls mazā tirāžā. Mums bija sagatavoti laikmetīgo dzejnieku dzejoļi, kurus lasīja jaunieši, un no tiem iedvesmojoties mēs izveidojām šādu zīnu, kuru mēs arī šeit nodrukājām un iesējām. Lielāko bērnu vecāki klausījās lekciju par to, kā izprast bērnu uzvedību. Toties 11 tika dota padoma, kā tikt galā ar neklausīgiem vecākiem. Visās vecuma grupās liela piekrišana bija gurķu skābēšanas darbnīcai. 100 kilogrami gurķi ir aizgājuši uz urā, un katrs nometnes dalībnieks varēja savā gurķu burkā saskābēt gurķus 1, 2 vai 3 dienām. Man patika nometnē spēlēt paslēpes un ēst gurķus. Līdztekus zīmēšanai, muzicēšanai un sportošanai nozīmīga vieta ierādīta arī dabas zinībām. Dabā ir daudz kā interesanta, gan naktī vērojot sikspārņus, gan pa dienu mežā un pie upes. Rādu ūdens kukainīšus un zirneklīšus un gliemezīšus. Un te ir, piemēram, spāris kāpurs, ko vienmēr ir interesanti parādīt un pastāstīt cilvēkiem, ka spāris nav tikai tas, kas lido apkārt, bet arī gadu līdz 2 dzīvo ūdenī kāpura formā. Jaunā paudze tika iepazīstināta ar spēlēm no vecāku jaunības, tādām kā tautas bumba, salstabi un klasītes. Tieši tur sākās jaunas draudzības. Nometnē satiku meiteni, un viņa nāk no Abu Dabī. Un mēs sadraudzējāmies. Es varu iepazīties ar jauniem draugiem, un es varu spēlēt mūziku ar jauniem cilvēkiem. Runāt latviski. Es normāli ikdienā vispār nerunāju latviski. Ar mammu runāju, bet tik daudz kā šeit es vispār nerunāju. Nometne noslēdzās ar skaistu atvadu koncertu, solot nākamgad tikties tajā pašā vietā un laikā. Ilze Kalve, Latviešu.com, speciāli Latvijas televīzijai.